vērtība galvenokārt manā skatījumā ir tajā, ka tā iedrošina jauniešus visdažādākajām aktivitātēm un izpausmēm. Iedrošina pārkāpt pāri savam kautrīgumam, savam slinkumam, nevēlēšanās kādā brīdī kaut ko darīt vai iesaistīties tādam kūtrumam, kad liekas, ka gan jau viss notiks pats no sevis. Nē, nenotiks. Un mums katram ir jāpiedalās un jāiesaistās, bet ne visi to var tā paši no sevis iet un pirmie stāties rindā un teikt runu un uzrunāt pārējos. Tāpēc MOT programma ir lielisks veids, kā iedrošināt tos, kuri spēj, kuri var, bet kuriem vajag tikai nelielu tādu grūdienu no dunciņu sānā. Būt vienai no populārākās grupas menedžeriem noteikti nav arī pats grūtākais karjeras ceļš. Bet tas, protams, ir saistīts ar atbildības uzņemšanos. Un īstenībā, laikam, tā arī bija tā lielākā, drosmīgā lieta, kas man bija jāizdara, bija jāvar uzņemties atbildību, jo vienā brīdī es esmu tā, kas atbild par to kopējo procesu, par katra zobrata sekmīgu darbošanos un par to kopējo rezultātu. Mēs esam liela komanda, bet kādam par to visu ir jāatbild. Un, manā gadījumā tad laikam drosme ir drosme uzņemties atbildību.